Labvakar! Esiet sveicināti! Latvijas basketbola līgas fināla sērija nonākusi līdz 5. spēlei. Barons LMT vadībā pret ASK komandu 3-1, un Barons šodien arī skaitās mainieki. Un tieši šovakar viņiem ir iespēja uzvarot pirmo reizi komandas vēsturē izcīnīt Latvijas basketbola līgas čempionu titulu. Nu, un kas attiec uz ASK komandu, tad šīs dienas cīņa, es domāju, parādīs, cik daudz komandai ir palicis ticības uz sekmīgu iznākumu sērijā kopumā. Katrā ziņā uz Baronu ir izdarīts spiediens no visām iespējamām pusēm. Gan no medijiem, gan no līdzjūtējiem, gan arī, protams, arī no ASK Rīgas puses, jo pat šeit paralēli trenējoties ASK Rīgai un Baronam arēnā Rīga. Ik pa brīdļam ASK Rīgas kluba arī amatpersonas iet klāt pie Barona un stāsta, čempioni. Līdz ar to ļoti iespējams tieši šī spēle varētu būt pat nedaudz grūtākā iepriekšējā spēle tieši Baronam, jo it kā tas viens tiešām solis, pat pussolis ir palicis līdz šim čempionu titulam, bet atcerēsimies ASK Rīga. ASK Rīga nekur nav pazudis, un ja beidzot pēc ilgāka laika atkal ASK Rīgai uzlabosies, teiksim tā, procentuāli metieni, gan no 2 punktu, gan arī 3 punktu, tad es domāju, ka ASK Rīga var parādīt zobus un redzēsim, vai viņi var uzvarēt vēl visā arī kopējā, teiksim, sērijā, uzvarēt 3 spēles pēc kāds, tas ir diezgan maz ticams. Bet katrā ziņā 1-2 spēles vēl viņi var pacīnīties. Redzēsim, no ASK problēma ir bijusi tā, ka pēdējās spēlēs Barons ir pārspējis viņus ar viņu pašu ieročiem. Ir vairāk vieglo punktu, vairāk ātru uzbrukumu. Baronam bijis pārtvērt bumbu nekā ASK, kas nebija tipiski visu sezonas gaitā, un ņemot vērā, ka arī groztūmā nav tik labi spēlētāji kā Aleksandrs vai Batista. Baronam ASK komandā, kas var apspēlēt groztūmā, tad uz tā rēķina arī šī zemā metiena precizitāte. Jā, ASK visā zaudētajās spēlēs ir zem 40% bijusi metiena precizitāte. Vienīgajā uzvarētājā bija virs 50, tāds krietnes kāpums vai rādītājs virs vidējā. Barons savukārt ir bijis daudz stabilāks. Vissliktākajā spēlē metiena precizitāte bija 44%, kas ir gluži pieklājīgs rādītājs. Un šeit atsimot speciāls veltījums Barona orķestrim, jeb Barona grupai, savai komandai. Esiet sveicināti arī svētdienas vakarā no manis, no Uģa Jokstā. Līdz spēles sākumam vēl 2 minūtes uz sarunu pirms spēles, un arī starplaikā esmu aicinājis Neapoles Eldo basketbolistu Jānu Blumu. Labvakar, Jāni! Labvakar! Tu šobrīd akurāt cilās varus gatavojies Jūlija iznācienam, ja izlasēji, saprotu pareizi. Jā, es trenējos cītīgi. Ļoti labi. Es saprotu, ka tu jau man arī sākumā teici, ka gan vienā, gan otrā komandā tev ir ļoti daudz draugu, un tu tā īsti nevar saprast, kā tad, par ko tad līdzjūgst un kādus, teiksim, secinājumus izdarīt. Bet tomēr banāls jautājums šo svētdienu šampanieti taisīsim vaļā? Es tagad tieši pavēroju, kā komandas iesildās. Un varēju ļoti labi redzēt, kad Barona spēlētājiem deg acis un ka viņi grib to šampanieti atvērt šovakar. Un es pavēroju ASK komandu. ASK komanda izskatās tāda aizmiguši šodien. Tā kā es domāju, ka ļoti liela iespēja būs, kad varētu šampanieti tikt atvērt šovakar. Ir psiholoģiskais 3-1 vai vienkārši ASK, saprotu, ka laikam vadoties pēc iepriekšējām spēlēm, tas soliņš ir pa īsu, kā es ar beigās varbūt nevaru pavilkt. Ir pa īsu, tas ir acīm redzams, un acīm redzams ir arī Sanda Valtera trūkums, jo nav līderis ASK komandā, un tas ir arī lielākais mīnus ASK. Šīs te 3 dienas, kas bija brīvas, tāda iemidzināšanas taktika. Barons jūtās 3-1, vairs tik jāpārkāpj rastei, ņemot vērā arī iepriekšējās spēles, un savukārt ASK, kā daudz izteicās, 3 dienas ir pietiekams laiks atpūsties. Tīri galvas kaut ko izšķirs? Es domāju, ka nē, tagad tikai psiholoģiski, kur komanda būs labāk sagatavojusies taktiski un kur gudrāk spēlēs. Es labi pazīstu Kārli Mužnieku, tā kā es domāju, ka viņš ir kaut ko izdomājis un kad Barons ies uz visu banku šodien. Iepriekšējās spēles skatoties, Būtautam ir varianti izdomāt kaut ko jaunu? Pārsteigt visu. Ne par velti, viņš ir Lietuvas izlases treneris, tā kā es domāju, ka ASK Rīga arī iet uz visu banku, jo ja būs 3-2, tad atkal psiholoģiski stiprāk būs ASK. Paldies, Jāni, mēs tev tiekamies vēl pārtraukumā. Jā, tas bija Jānis Blums, bet mēs pievēršamies notikumiem laukumā. Jā, runājot par ASK Rīgu, tad nelielas izmaiņas sastāvā
ir Arnis Vecvakars, spriežot pēc visa, nu jau šoreiz iesildījās krietni pamatīgāk. Kaut gan trauma ir atstājusi zinām iespaidu uz viņa sniegumu vismaz iesildoties, jo viņš ilgāk nekā vispārējie, teiksim, veids dažādas staipīšanās, vingrinājumus un tā tālāk, bet visdrīzākais, ka šodien viņš laukumā varētu parādīties. Nu, un, jā, Pavičs ir palicis un ļoti iespējams, ka viņam sezona arī ASK Rīgas sastāvā ir beigusies. Tātad šī saindēšanās vai slimība ir atstājusi savus iespējas. Viņš gan šeit klāt tepat spēles skatos, nesēž laikam, nesēž pie rezervis soliņa, bet katrā ziņā šeit arēnā Rīga viņš ir. Ir Pavičs, ASK komandas, bet laukumā šodien būs Sanders, tāpat kā 4. spēlē. ASK komanda nav mainījusi starp piecinieku salīdzinot ar iepriekšējo spēli. Tāpat Miličs, Broils, Jakovičs, Grafs un Bramlets ir starp pieciniekā. Nu, lūk, Barons sāk ar Čēlā, Aleksandrs, Jeffersons, Bērziņš un attiecīgi arī Giedrus Gusts nāk laukumā. Barons jau 3. spēli pēc kārtas sāk šādā sastāvā. Un redzēsim, kā ies šovakar. Nospiedošs vairākums, ja skatāmies, cik ir piecēlušies kājās tradicionāli Barons mājas spēlēs līdz pirmajam Barona iemestajam grozam, tad nospiedošs pārsvars šobrīd ir skatītāji, kur ir atnākuši atbalstīt tieši Baronu, nevis ASK Rīga. Tā kā tiešām šobrīd ir Barona mājas spēle. Un Jeffersons savus pirmos 2 punktus šajā spēlē. Tikai 4 sekundes bija vajadzīgs pirmajam grozu gulmam pēc veiksmīgas centra bumbas izspēles, kas varbūt tik veiksmīgi nesākās, bet ļoti veiksmīgi noslēdzās Baronam. Miliča bumbu. Gaida, noskrien Broils, dabū bumbu. Jeffersons tālu no viņa, bet Bērziņš ir gatavs palīdzēt. Jakovičs viņam aizsaks, iet cauri. Un šoreiz garām, bet pie Bramleta bumba, un Bramlets arī gūst. Salīdzinoši viegls 2 punktus. Protams, pēc izcīnītas bumbas. Jā, nu ciņā pie pretinieku grozu tur ASK bijuši mazliet pārāk. Tagad Miličs pārtver diezgan pavirši, gūst piespēli. Ātris uzbrukums, Jakovičs pārāk dziļi zem grozu, nebija iespējas izmest. Un Aleksandrs ar bumbu, atdod Gustam. Gusts kā vienmēr. Un Bērziņš aizmet garām no apakšas, mēģina izsist Bramletam, bet spēle turpinās. Nu, lielākā problēma Baronam esot tas, kā šeit arī redzējām. Gusts nedod uz malu Armandam Šķēlem piespēli, nezinu kāpēc. Un tā tas atkārtojoties no spēles uz spēli. Un pats interesantākais ir tas, ka Šķēli par viņam par to ļoti apvainojās. Un tad varot iestāties arī viņam spēlē kritums. Tagad Aleksandrs precīzs un 4-2. Barons LMT vadībā. Spēles sākums tāds mierīgs, ar neizmantotām iespējām no tuvas distances un ātruma nav pārāk liela. Tagad Jakovičs ar bumbu pret Jeffersonu. Vēlreiz Broils liet pēc bumbas, dabūn. Broilam aizsaks. Bramlets, nu tur pret viņu 3 spēlētāji un šeit mēģināja asprātīgi nospēlēt. Bet redzējām, bumba lidoja stipri neprecīzi. Grafs jau devās pavisam, nu jau bija kāds 1,2 m no tās vietas, uz kuriem bumba lūk šeit lido. Grafs jau lūk aizskrien jau uz otru pusi praktiski. Nu, Bramlets 3 punktnieks. Paspēja izmest, bet tik vien kā bomba palēkā pa grozu stīpu. Un jau Barons atkal uzbrukumā. Jeffersons atdod Aleksandram. Cenam vēlreiz labu pozīciju mest pustālo, viņš to arī dara. Un vēlreiz precīzi. Jau precīzi pustālie Aleksandram. Bramletam savukārt iepriekšējā uzbrukumā bija jāmet, bija maz laika palicis. Protams, viņam ir vieglāk to izdarīt, viņš ir garāks, pēc tam viņa arī tik ļoti varbūt neuzman, jo viņš nav bīstams no tālienes. 2 sezonās ASK sastāvā nevienu 3 punktnieku nav iemets. Nu, tagad Miličs. Brīvs 3 punktnieks un precīzi. ASK Rīga tur līdz 6-5. Un Giedrus Gusts apstājas. Aleksandrs ir galā ieņēmis pozīciju, bet Gusts izdzen viņā ārā. Nu, vēlreiz Aleksandrs. Tagad bumbu dabūn. Nu, Bramlets aktīvi nospēlē. Nedaudz izsit pat bumbu, bet Aleksandrs met un vēlreiz precīzi. Bramlets daudz aktīvāk nospēlēja un mēģināja izsist. Un no tālākas distances bija jāmet no stūra un arī pēc tādas cīņas, bet Aleksandrs vienalga precīzi 3. reizi pēc kārtas. Miliča bumbu. Parāda ar Jakovičam, kur viņam jādodas. Jakovičs un Jeffersonam piezīme. Pirmā piezīme šai spēlē. Lūk, šeit aizčērsojot ceļu Jakovičam pēc bumbas. Jakovičs šoreiz ar bumbu. Brauls dabūn. Arī met pustālo. Nu, tas nav. Nebūtu tik veiksmīgs kā Aleksandram. Un Gusts ātri. Caur neizsprauc, atspēlē.
Aleksandrs vēlreiz. Un vēlreiz precīzi. Vēl fantastiski. 9 punkti, 3 minūtēs. 4 precīzi metieni pēc kārtas un jau 6 punktu pārsvars Baronam. Jā, un ievērosim, ka tie nebūtu nav tie brīvākie metieni. Viss ir ar sedzēju, turpat blakus. Vēlreiz iespēl Jakovičam zem groza, Jakovičs garām. Tādā Leopa metienu mēģināja iemest, neizdevās. Un šķēli iet līdz galam. Apstājas, aizmet garām, un tur kopējiem spēkiem ASK Rīga bumbu dabūna un Gusts pārkāp noteikumus. Otrā komanda piezīme Baronam un spēlētāja maiņa. Raitas grafs tiek nomainīts. Sanders nāk viņa vietā. Miliča bumbu. Lēni pāriet laukuma vidusdaļu. Bramlets veidoja segu. Aizdabo bumbu. Broils. Miličs. Sanders brīvs pustālais. Nu, šoreiz nav tik veiksmīgs, kā tas bija iepriekšējās spēles pirmajās 2 ceturdaļās. Nu, šķēli šeit. Nu, arī neizdomāts vienot visu līdz galam. Bumba Bramlets. Pāriet pāri. Miličs. Pustālais brīvs un precīzi. Nu, Katrs Miličs 5 punkti no 7 komandas. Spēles sākums, jau teicu, diezgan daudz brāķi, arī dažas paviršības, bet Aleksandrs un Miličs pagaidām precīzi metienos. Barons turās mazliet priekšā, nostaigāts vēl viena kļūda. Nu, Aleksandrs bija labi viss izdomājis. Bērziņš nāca iekšā un šeit no mūsu pozīcijiem nevarēja redzēt, kas īsti patraucēja viņam arī šo bumbu iedot. Ir iespējams, ka aktīva arī ASK Rīgas spēlētāja darbība, bet tikmēr ASK uzbrukumā un Miliča bumbu, Sanders, Broils nāk. Vēlreiz Sanders, jau Jakovičs. Bramlets sāk ieņem pozīciju, bet Jakovičs izšķirās iet līdz galam, atdurās pat Bērziņu vēlreiz un labi iespēja ātram uzbrukumam jau. Šeit ļoti Aleksandrs nesarās uzbrukumu. Un šeit ātrais uzbrukums pēc pārtvērts bumbas. Un tiešām pēdējās spēlēs šajā ziņā Barons ir bijis pārāks, vairāk pārtvērt bumbu. Šoreiz gan pēc neveiksmīgi Jakovičs garām gājienu un spēles sākumā viņam šie caurgājieni nav izdevušies jau reizes 3, kas ir devis iespēju uzbrukt Baronam. Nu, Bērziņš labi ir nostavēlējis aizsardzībā. Nu, tagad Bramlets. Aleksandrs gatavs palīdzēt. Met pāri neprecīzi. Paspēja izmest bumbu. Un vēl vienas uzbrukuma laiks ASK Rīgai. Arī šeit redzam, kas īpaši nesanāk no groza apakš. Broils met neveiksmīgi 3-punktnieki. Nu, šeit vēl cīņa. ASK Rīga dabū bumbu. Miličs šeit atrod Broilu un Broils 2 punkti. Viegli 2 punkti. 13-9. Miličs centās pakavēties gaisā, cik iespējams, un tiešām bija nosakt vispārējie, bet nebija nosakt spēlētājs tieši zem groža. Aleksandrs labi iespēles šķēlēm. Nu, tur liela burzma un šķēlēm vēl viena kļūda. Miličs tiek garām. Un šeit, nu, lieliski nospēlē arī Jeffersons. Jā, lieliski Miličs piespēle un izdevās dabūt bumbu cauri, kur likās nebūs daudz iespēju, bet pēc tam Jeffersons nobloķēja Sanders metienu un ASK uzbrukums ir apturēts. 6 minūtes nospēlēts ļoti ātri, 13-9 joprojām un šķēli. Nu, 2 pārkāpumi tikai šeit ceturdaļā, tie paši pagaidām Baronam. Vēlreiz Jakovičam izdodas pielikt roku. Aleksandrs arī grūtā situācijā piespēlēja Jeffersonam, ka jau bija pazaudējis arī līdzsvaru. Un pirmā spēlētāja mājiņas Baronam. Adamaits un Batista nāk laukumā. Šķēl tiek nomainīts. Un arī Bērziņš tiek nomainīts. Nu, ASK Rīgai tas īpaši dzīvi neatvieglo. Batista arī esam redzējuši ļoti labi ieņem pozīcijas gan pie pretiniekros. Un vēlreiz Aleksandram būs slam dunk. Aleksandrs vienkārši lido šobrīd. Vienkārši. Jā, 6 precīzi metieni. No 13. 13 punkti, jā. Jā, 13 no 15, tā pareizāk. Nu, Broils nav. Sanders tur it kā mēģināja pacīnīties un Jeffersons jau dodas un sots uzbrukumā. Un paspēja izskatījās, ka Broils ieņem pozīciju. Noķēra Jeffersonu, 3. komanda piezīme Baronam. ASK Rīgai pagaidām 0. Aleksandrs acīmredzot ir nolēmis šodien beigt sēriju, jo mājās viņš jau gribēja jau aprīļa vidū braukt. Nu, tad toreiz Kārlis Lugznieks pateicis tā, nē, vēl būs tā kā jāpaspēlē. Tā nu gluži nebūs, ka aprīlī jau brauksim mājās. Nu, Jakovičs 3-punktnieks, precīzi. Un turpat bloks arī ASK Rīga, nekur tālu nav atpalikuši. Tikai 3 punkti priekšā Barons.
Jā, Aleksandrs nav arī pārāk piepūlējies. Viņš nemet 4 metienus pāri rokām, pāri sedzējiem, neapspēlējot. Un divās situācijās partneri labi palīdzēja, kas ļauj viņam ietriekt no augšu. Tagad Batīsts cen grozu un precīzi. Batīsts met ļoti precīzi. Parasti no tuvas distances šajā sērijā metis arī pustāvos, ja metis sodus labi, faktiski bijis bīstams no visurienes. Sanders nevisai precīzi piespēl. Broils pret Jeffersonu. Mēģina tik garām. Īsti netiek, apstājās. Pustālais un precīzi. Plus 5, plus 3 joprojām Baronam. Mažutis. Un redzēsim, vai būs tāds pats duelis, kā kas te tik nenotiek. Šoreiz Mažutis izprovocēja Gustu, bet Gusts izprovocēja vēl labāk Mažuti. Pirmā komanda piezīmē ASK Rīgai, Mažutim pirmā. Jakovičs tiek nav mainīts, Miličs laukumā. Tā ka šobrīd tikai leģionāri laukumā ASK Rīgai. Gan Barons arī tikai Vaikulu šobrīd no vietējiem spēlētājiem ir laukumā sūtījuši Gusts. Un šeit Bramlis labi nospēlē aizsardzībā, tie ir izsit bumbu. Mažutis. Izšķirās par ātru 3 punktiem, tas nebūs precīzs. Un Broils neiesaistās cīņā, bet ne vairāk izsit bumbu. Bumba Adamaitim. Bramlis tiek nomainīts Grafs laukumā. Adamaitis adresē bumbu šobrīd Vaikulu. Vaikuls izspēles vadītāju postenī. Batista. Grafs viņu cieši sēdz. Un neprecīzi piespēle Gustam. Gustam pagaidām šī spēle nav pārāk veiksmīgi sākusies. Nu, redzēsim. Aleksandrs iemetis savus 13 punktus. Pārējie spēlētāji ir turējuši līdzi tikai nedaudz. Mažutis pret Gustu. Pēc aizseg. Tālāk Grafs. Pustālais arī nav precīzs. Un Gusts ātri pāriet pāri. Izdaļai Batista. Grafs nedaudz atkāpies no viņa. Un šobrīd Batista veidoja aizseg. Un Adamaitis izmet. Nav precīzs. Vaikuls bumbu dabūn. Un nostaigā. Ne, 3 sekundes. 3 sekundes. Jā, Vaikuls pārspēja cīņā par atlikušo bumbu Adamaitu un Batistu, kas bija galvenie konkurenti pie pretinieku groza. Un Vaikuls tagad nomainīts. Armāns Šķēle atgriežas laukumā. Minūte 20 tikai paliek pirmajā ceturdaļā. Ātri tā būs aizritējis ar mazu skaitu pārkāpumu, ar diezgan tādiem maziem ātrumiem, vispēc pozicionālā spēlē. No ar metieniem bijis dažādi. Aleksandrs bija ļoti precīzi, citi kā nekur. Sanders precīzi tagad, 17-16. No savas pozīcijas iemet. Un minimāls Barona pārsvars. Aleksandrs jau tur ļoti aktīvi grūstās ar Sanders. Šķēle iet garām. Un Miličs pārkāpa diezgan apzināti noteikums, jo Šķēle jau bija ticis garām. ASK Rīgai tika otrā piezīme komandu, Miličam pirmā. Jakovičs atgriežas laukumā, Broils nomainīts. Daudz maiņu. Īsi it kā rotācija ir ASK Rīgai. Tikai praktiski 7 spēlētāji, bet toties diezgan aktīvi tiek arī mainīti. Adamaitis. Batista ieņem pozīciju, pret viņu viens pats Grafs. Neviens nav gatavs īsti palīdzēt. Batista to neizmanto. Grafs savāc bumbu. Un Miličs jau. 40 sekundes. 40 sekundes ceturdaļā. Miličs līdz galam un precīzi. ASK atgūst labību. Uz brīdi jau likās, ka Barons atrausies tālāk. Pagaidām nē. Pirmā ceturdaļa būs beigusies ar visai līdzīgu rezultātu. Šajā pret Miliču pašlaik un tālāk Aleksandram. Sanders pret viņu aktīvs. Aleksandrs iet tuvāk, iespiežas zem grozu. Un ir precīzi vērojums. Pret Sanders, jā, viņš izmanto savu fizisko pārākumu, kas bija iepriekšējā spēlē un salīdzinoši viegli tiek tuvā grozam. Miličs, 7 sekundes, 6. Īsti nav kam. Grafs paspēja izmest, bet metiens nobloķēts. Un pirmā ceturdaļa noslēgusies. Barons vadībā 19-18. Latvijas basketbola līgas 2007.-2008. gada fināla, 5. fināla cīņas. Jā, tūlīt sāksies otrā ceturdaļa. 19-18 Barons LMT, šobrīd mainieki.
Pēc šīs sērijas arī spēlēm šobrīd mājinieku vadībā, tikai 1 punktu. Vētrains sākums izdevās Baronam. Aleksandrs iemetis 15 punktus no Barona 19 punktiem. Nu, daudz līdzvērtīgāk it kā sadalījušies punkti ir šobrīd ASK Rīgai. Nu, vienīgi Kertis Miličs ir 7 punktus, pārējie tā 4-3, 2-2. Lūk tā. Nu. Jā, Aleksandrs trāpīja visus 7 savus metienus, tā skaitā 4 pustālos. Arī viens 3 punktu metiens bija to skaitā. Pēc tam iemet no tuvākas distances, bet katrā ziņā ir bijis izcili precīzi līdz šim Dairis Bertāns laukumā. Pirmo reizi tagad sākot otro ceturdaļu, un viņa pirmais metiens nav precīzi. Ātri izmet brīvu pustālo, kā jau redzējām, nebija precīzi, un Kledovickis laukumā Baronam. Vaikuls. Šķēle mēģina iespēlēt Adamaitim, izdodas. Brols aktīvs atz Adamaitu. Adamaitis palēnam tomēr zaudē bumbu. Un Mažuts tiek garām Vaikulim. Vaikuls droši spēs pārkāpt noteikums. Pirmā komanda piezīme Baronam. Jā, reti, kad mēs esam redzējuši sevišķi fināla cīņās, kur vienā ceturdaļā neviena ne otra komanda nesasniedz piezīmu normu. Tā tas bija. Baronam bija 3, ASK Rīgai 2 piezīmes. Nu, Brauls nav precīzs. Bertāns dabūna bumbu, bet Armaņš šķēli neuzbruk. Mažutis. Un Bertāns šoreiz gan no 3 punktnieku vēlreiz neprecīzi. Grafs dabū bumbu. Tagad atspēlē. Šeit liela burzma, bet tomēr Grafs izprāst cauri un ASK Rīga atkal vadībā. Mažotis izdarīja piespēli. Vietas bija mazs, Grafs bija tuvu gola līnijai, bet viss beidzās komandai veiksmīgi. Šķējā tagad mēģina iespēlēt Batistam vēl vienu kļūdu. Broils tiek garām ar driblu. Arī iet līdz galam Adamaitim piezīme. Gross gan neskaitās. 2 punktu netiek skaitīta numur 10 Rainers Adamaitis pirmā piezīme. Spēlētāja maiņa Barons Adamaitis komandas sastāvā 23. numuru laukumā. Vaikuls tiek nomainīts Gustas laukumā. Mažutis ar bumbu. Brauls un pakaļ Adamaitis. Brauls uz brītiņu bija brīvs, bet pavēl nedaudz Grafs iespēlē un vēlreiz Adamaitis pārkāpt noteikums. Trešā komanda piezīme jau no Baronam un Adamaitim. Divas no 3 piezīmēm ir pēc kļūdām uzbrukumā. Atkāpjoties atpakaļ, kad ASK mēģina aiziet garām, aiziet ātrā uzbrukumā. Uz tā rēķina piezīmes, bet šoreiz Broils metīs sodmetienu. Nu, šīs dienas lielākais veiksminieks Jeffersons, salīdzinoši ar Adamaitu, ir atpakaļ laukumā. Broils gan pirmo sodmetienu. Trijās spēlēs pēc kārtas Broils ir iemetis 1 sodmetienu no 2. Pirmajā sērijas spēlē nemet vispār sodmetienus. Spēlē bumbu. Radziņš no sākuma gaidīja, ko Gustas parādīs kādu sadarbību, un tad tikai devās tālāk. Vēl vienu kļūdu. Nu, šodien Baronam ļoti daudz kļūdu. Mažutis un 3 sekundes. Gross piezīme pret Mažuti. Gross neskaitās. Mažutis mēģināja iet garām, bet saprata, ka pret Batistu un Klebovicki viņam izredžu nav daudz. Un šeit Batistu viņa paraujies rokas. Un Sanders trieciens no augšas bija jau pēc tam. Pusotrā minūtē Barons ir nopelnījuši piezīmu normu. 4 komandu piezīmes jau. Arī šeit pēc kļūdas uzbrukumā bija skaitliskais pārsvars, ātrais uzbrukums ASK komandai, un tas arī radīja šo pārkāpumu. Grafs. Bertāns. Broils noskrien, Jeffersons papēja līdzi, Mažutis nāk pēc bumbas. Vēlreiz Broils bumbu dabūna, Jeffersons aktīvi, aizsaks. Un Grafs 3 punktnieks nebūs, vēlreiz par īsu, bet atkal. Šodien ASK Rīga ir uzdevuma augstumos cīņā par atliekušajām bumbām. Vetoties joprojām pagalam neveiksmīgi met no spēles. Nu šeit Sanders vēl viena izcīnīt bumbu. Arī šajā uzbrukumā 2, jau vairāk šķiet kā 5 bumbas ASK izcīnījuši no pretinieku groza. Un tas ir ļāvis gūt kāds punkts papildus. Gusts ļoti aktīvi Mažutis pret viņu. Klebovicks palīdz, Gusts iet cauri, atdurās pret Sanders un Sanders bumbu savāc. Nu jau Mažutis ar bumbu. Gusts tur gribēja iesaistīties. Tas ir tāda neliela burziņa. Trietā. Vēlreiz ļoti daudz nospēlē. Grafs iet līdz galam un šoreiz precīzi. Neliels apjukums bija iestājies. Acīmredzot gaidīt tiesnešu svilpi. Mažutis tagad piegājis pie Arņu Ozolu. Kaut ko saka. Bet minūtes pārbraukums jau Baronam.
Nu, 26-19. ASK Rīgai lielākais pārsvars. Redzēsim, Kārlim Mužniekam jāsakurina komanda. Lūk, ko nozīmē šī 5. spēle, kad liekas, ka tiešām jau viss tikpat kā izdarīts. Tomēr nē. Tomēr ir vēl jācīnās. Nu, bija tāds pazīmes no Barona komandas puses aktīvi sākt. Uzbrukumi bija tiešām enerģiski, bet arī daudz grāži. Mērķis Miličs piespēle pirmajā ceturdaļā. 62 punktus komandai šeit Jeffersons. Nobloķētais metiens. Un Aleksandrs piemānīja sedzējs. Rādīja, ka dos piespēle, beigās aizgāja līdz galam un ietriet no augšas. Nu, Aleksandrs atpakaļ laukumā. Joprojām viņa 15 punkti. ASK sākuši ar 8-0 izrāvienu otro ceturdaļu. 8 punkti pēc kārtas šajās 2 minūtēs 40. Nu, Barons nevēl pieprasīja minūtes pārtraukumu, izdara maiņas, lai kaut ko mainītu. Plus vēl Baronam atcerēsimies jau 4 komandu piezīmes, tā kā arī šeit zinās priekšlikums vēlreiz izdodas. Un Jakovičam brīvs ceļš līdz grozam, un viņš vēl arī ar tāds vieglu slamdanku arī noslēdz šo uzbrukumu. Nu, tāpat kā iepriekšējās spēlēs kļūdas ir tās, kas nosaka lielā mērā rezultātu. Un Barons šodien kļūdies ļoti daudz ir jau līdz šim. Līdz ar to ASK šobrīd iegūst pārsvaru. Nu, kā cīnās Sanders ar Aleksandru šobrīd? Un Flegovickis. 3 punkti. Un Mazutis iet līdz galam. Noteikuma pārkāpums pret viņu. Bomba neiekrīt grozā, un pēc tam Sanders tapina jau vairs neskaitās. Tas bija pielabotais metiens ar efektīvu triekšanu. Mažutim sodmetienu. Jā, Mažutim 2 sodmetienu. Mažutis turpina. Mēs sodmetienas, ko mēs esam redzējuši šajā sērijā nevienreiz vien. Otrais gan lido garām, šoreiz Aleksandrs vienīgais. Pirmā kļūda Mažutim fināla sērijas laikā līdz šim iemets 10 no 10 līdz šī vakar spēlē, tagad iemet 1 no 2. Bet 7 punktu pārsvars joprojām ir ASK komandai. Domājam, aizsaks tik veidots, tas nebija precīzi. Jeffersons atspēlēja Batistam un šeit noteikuma pārkāpums. Iepriekš arī Jeffersons droši vien varēja mēģināt mest, kad izmainījis Broils. Ļoti labi iespēja, ka būtu vismaz piezīme. Nu, viņš devās tālāk un uzbrukums diezgan smagi veidojās, bet rezultāts vismaz daļai ir sasniegts. Broils teikt nav mainījis, Kertis Miličs atgriežas laukumā. Broilam 6 punkti, Miličam 7 punkti. No Batista iepriekšējā 4. sērijas spēlē 13 punkti, 10 atlikušās bombas. 2 rādītājos 10 un vairāk. Un arī viņam viens sodmetiens no 2 precīzi cīņa pa bumbu. To uzvar tomēr beigās Sanders un ASK komanda. Mažutis ātri pāriet, pāri laukums vidus daļu. Apstājas Grafs, izprauc cauri un 2 punkti. Jā, ļoti labi nospēlēja Grafs, saņemot bumbu, kā paņemot diezgan tālu no groza, bet uzreiz ar spēku gāja zem groza un guva punktus no groza apakaļ. Mēs pieļaujam, ka pretinieki vienkārši domā, ka šādā brīdī mēs esam bieži vien redzējuši Raidis Grafs nevis ietu groza virzienā, bet pamēģina ar atliecienu atpakaļ mest, un tāpēc arī šoreiz īsti neticēja, ka Raidis izies cauri šādu. Patiesi pāris reizes jau. Tā nebija pirmā reize šovakar, ka viņš līdzīgā manierā iemet. Grafs nomainīts Bramlets laukumā. Bramlets šobrīd iemetis 2 punktus. Ļoti aktīvi šeit ASK Rīga apgrūtināja pirms ievadīšanas spēlē. Aleksandrs pie pašas laukuma vidusdaļas tikai saņēma bumbu. Un met 3 punktu. Šoreiz uz garām. Nu šķiet pirmā kļūda no spēles Aleksandram. 7 metienas pēc kārtas iemet spēles sākumā. Tagad Miličs ar bumbu. Sanders veido aizsēku, pustālais. Un precīzi. Nu, Miličs šodien ir elementāri. Šodien ir elementāri redzam, ar ko
Šobrīd viņam ir viņa pustālie, viens arī 3-punktnieks brīdis precīzi. Un ir atskanējis vilka. 3 punkti un vēl piezīmes. Piezīme gan nebija metienā. Piezīme bija zem grozs, bet 3 punkti skaitās un bumba būs joprojām Baronam. Jo ASK nav piezīme norma. Tagad Armands Čēle nāk laukumā. Mažotis nomainīts. Gusts. Bumbas netik. Adamaitis. Batista pret Bramletu. Ļoti aktīva fiziska cīņa. Un šo cīņu uzvarā ASK. Un Aleksandrs paspēja pašaut roku. Tā būtu Royalam praktiski brīvs ceļš uz grozu. Neizdevās. Otrā ceturdaļa pusē. 5 minūtes jāspēlē. Jakovičs. Royals apturēts. Miličs. Gusta par blakus. Bramlets aiziet prom. Arī Royals. Arī Šķēle ļoti aktīva ar rokām arī strādā. Apgrūtina un izdodas. Aizspēlējās Royals. Un Armands Šķēle. Armands Šķēles pirmie 2 punkti šajā spēlē. Pats tik pie bumbas, pats arī noslēdz uzbrukumu. Tagad ASK Jakovičs. Reiz mēģina iet cauri sots. Pēc tam Jakovičs uzdūrās Adamaitim, bet tas jau bija pēc noteikuma pārkāpuma. Un Gatim Jakovičam 2 sodu metieni. Šķēlem fiksēts noteikuma pārkāpums. Jakovičs jau stājies uz sodu metienu līnijas. 20 punktus. Sērijas 4. spēlē Jakovičs. Protams, komandai spēle neizdevās, tīpaši otrais puslaiks. Un Barons beigās uzvarēja pārliecinoši. Tagad sērijas 5. spēle. Pagaidām vēl pirmais puslaiks. Starpība nav pārāk liela. Bija 10 punktu pārsvars ASK. Baronam bija 6 vai 8 punktu lielākais. Nu šobrīd ir 35-28 uz tablo. Šķēle. Nu, iespies nedaudz bija. Tad paspēja pārmest pāri. Iegrūtina zonā bombu. Gusts. Atdod Šķēlem. Adamaitis. Batista pustālais brīvs un precīzi. Nedaudz nevērīgi izskatījās Bramlets nospēlē. Batista tādu gluži atstāt brīvu nevar. Vēlreiz Kertis Miličs, šoreiz gan bumba izgriežas no groza. Un neizdevās Sandersam trāpīt arī atkārtot metienu. Nokrīt Jakovičs, bumba Baronam. Ātrus priekš, Jakovičs palīdz aiz muguras, var izmantot vienu spēlētāju pārsvaru, bet Batista neskāpēc nolaist bumbu zemē un pazaudē. Tiešām viņam vai nu izslīdē vai kas, bet viņš rīkojās diezgan neizprotam, manuprāt. Nu, skatāmies, kas tur īsti notika. Jā, izšļup bumbu, viņam trāpīja pa Sanders un tālāk jau bija jācīnās un bumbu zaudējums. Batista ļoti precīzi bijis no spēles. 4 no 6, 3 no 5, 5 no 6, 4 no 5. Tāda metiena precizitāte pa spēlēm. Un arī no sodlīnijas viņš ir bijis precīzi. Līdz ar to ļoti palīdzējis komandai. Vēl pēdējos mačos spēlē pa 27 minūtēm. Nu, gan vairāk atcerēsimies, ka vairākās epizodēs viņam labas šīs iespējas mest faktiski brīvus metienus sagādāja vai nu Šķēle vai Aleksandrs. Jā, protams. Uz tā rēķina, ka komandā viss faktiski piecinieks bieži vien ir bīstams uzbrukumā, tad jā, tas palīdz Batistam, protams, izcelties. Tikmēr Bramlets jau stājies uz sodu metienu līnijas. Batistam otrā piezīme. Bramlets pirmajā sodu metienā precīzi. Jā, joprojām, kopš februāra vidus nevienā spēlē nav mazāk par pusi no sodiem iemets. Līdz ar to arī viņa vidēji rādītāji uzlabojušies. Nu, daudz virs 50% Bramlets nav ticis un arī šoreiz iemet vienu no 2. Jā, šobrīd statistiski vidējais rādītājs ir sasniegts. Un šeit vēlreiz tajā buržmā paliek no Aleksandrs. Bet Sanders nu te gatavs. Miličs pret Batistu. Bet Aleksandrs labi nospēlē asprātīgi māju kustību pār plecam, Sanders plecam. Viņš kaut gan Sanders neiekrīt, bet pēc tam izdevās bumbu dabūt cauri. No Miličs pārsteidz Batistu šeit. Paliek 9 sekundes Baronam. Un noteikam pārkāpums Sandersam. Nu, ieguvums tas ir Baronam šobrīd, ka pilns uzbrukuma laiks. ASK Rīgai tagad 3. komanda piezīme. Sandersam 2. piezīme. Pirmais no ASK Rīgas spēlētājiem, kam 2 piezīmes. Barons spēlētājiem ir 3. Barons spēlētāji ir ar 2 piezīmēm. Zonas aizsardzībā ASK komandai.
Aleksandrs ar bumbu, iespēl Batistam. Bumbu saņem, bet patāl no grozes. Bramlets. Vēlreiz izdodas. Un izlaist bumbu no rokām beigās. Tiešām daudz zaudēt bumbu. Šī varbūt cīņā, bet arī beigās jau it kā Batista kontrolē bumbu un divas kļūdas pēc kārtas. Nevēl tagad Bērziņš nāks viņa vietā tūlīt. Jā, tā skatījās gan Klivovickis, gan Bērziņš skatījās jau kāju Mužnieku virzienā. Pēc mirkļu pauzes Mužnieks pagriezās un parādīgi jāiet Bērziņam. Nu, redzēsim. Bērziņš bija labs zem groza, zem sauzu groza. Vairākās epizodēs apturēja Gati Jakoviču. Tagad Sanders pret krietni garāko Bērziņu atspēlē Bramletam. Bramletam brīvs pustālais un tas iekrīt grozā. Bramletam 6 punkti. Ne, 5, es atvainojos. Un Miličs joprojām veiksmīgākais punktu guvējs ASK 9. Un savukārt Aleksandrs arī ar saviem 15 punktiem tālu atrāvies no visiem pārējiem Baronas spēlētājiem. Šķēlēm arī izšķilt bumbu, bet noteikuma pārkāpums Bramlets. Bramlets neprotestē. 4. komanda piezīme tagad ASK Rīgā. 2 minūtes un 31 sekundi jāspēlē otrajā ceturtdaļā. ASK atkal gatavs sekt cilvēki iepriekšējā 4. spēlē vairāk set zonu, pirms tam tikai epizodiski. Bet tagad īsti brīdi pamēģināja. Bet šobrīd jau atkal individuāli šķēle pret Broils un sodmetienu. Un Madam Šēlēm 2 sodmetieni. Nu, redzēsim, kā ar Madam klāsies ar sodmetieniem. Pēdējās spēlēs gan ir bijis labāk nekā... No fināla sērijā viņš iemet 11 no 17. Un atkal šis pats nedaudz, bet krietni par īsi. Šķēle ir bijis rezultīvākais Barona spēlētājs. Tagad finālā un ar labu precizitāti uzbrucis no spēles, bet soda ir abi garām. Cīņa zem groza, Jakovičs nosargā bumbu. Pakļūt Bērziņš, Miličs iet garām. Bērziņš jau piecēlies. Bumba paliek ASK 17 sekundes vēl uzbrukumā. Adomaitis labi nospēlēja. Sētīgi stāvēja. Miličs jau pašās, pat likās, ka vairāk tā kā taisās jau piespēldot, nevis groza virzienā. Bramlets ar bumbu, atdod Mažutim. Jakovičs ir grūti metienu iemet. Aleksandrs jau bija, faktiski nebija pacēlis rokas. Un Gusts caur netiek. Atspēlē Bērziņam. Bērziņš vēl Adomaitis pilnīgi brīvs trīspunktnieks. Nebūs. Un Bērziņš savāc bumbu. Un viņam Jakovičs izsit bumbu. Un šeit šķēle. Brīnumainā kārtā viņš palika laukumā. Un 2 pārkārtas bumbas pēc kārtas. Tagad gan ātrais uzbrukums beigās Baronam. Skatāmies šeit vēlreiz. Viņš atstāja bumbu laukumā un pats bija ārpusē. Izkāpa un pēc tam iekāpa atpakaļ. Tāds bumbas drīkst. Es zinu, ka ik pa brīdņiem šādi strīdi notiek. Un brauc dziļi zem groza. Bramlets pustālais brīvs nav. Un Aleksandrs pēc bumbas. Minūte 20 jāspēlē pirmajā puslaikā. Šķēle ieskrējies. Iet līdz galam un precīzi. 6 punkti Armandam Šēlem. Šeit ir ļoti vērtīgi tagad pašās beigās pēc atņemtas bumbas un tagad, kas ļauj samazināt starpību pirms lielā pārtraukuma. Un nedos ASK tik lielu handikaps puslaika pārtraukumā. Mažutis arī vēlējās dasprātīgi nospēlēt. Un šeit Mažutim piezīme. Gusts lieliski nospēlēja šajā situācijā. Bramletam piezīme, jā. Mažutis palika aiz muguras un Gusts pa katru centās izmantot. Jā, redzējām, iestājās ceļā, izlika kāju Bramlets, lai aizšķētos ceļu Gustam un par to arī sots. Bramletam 2 piezīmes. Reiz ticis vaļā no sedzēja. Gusts negribēja atkal palaist Mažutis jau priekšā un gāja līdz galam un centās aiziet līdz grozam. Gandrīz izdevās. Gusts pirmajā sodmetienā precīzs. Kertis Miličs dodas jau pie Baronas groza. Šķēle arī atkāpies. Abi sodmetieni precīzi. Un Mažutis ar bumbu. Sanders veidoja aizsargu. Tā diezgan parūpja aizsargu izveidot. Un Raits Grāns precīzi 3 punktus.
Un Gusts vēlreiz lielā ātrumā, Mažutis šoreiz viņam priekšā. Izlēkts, jā, Mažutis izsit bumbu. Nu, atkal abi divi. Jā. Starp viņiem šīs sērijas laikā jau ilgi briedi. Asum un ne pirmo reizi arī izlauzušies tādā redzamākā veidā varbūt. Redzēsim, kāds būs spriedums. Nu, Mažutis izprovocēja Gustu uz skatāmies šeit. Viss situācija ir kā beigusies. Jā, Gusts noraidīs līdz spēles beigām. Un arī Mažutis šķiet. Jā, abiem noraidījums. Nu zinu, kam tagad tas vairāk iegriezīs. Atcerēsimies, Giedrs Gusts bija pagājušās spēles varonis, kur viņa trīspunktnieku un ļoti veiksmīgā darbība tieši otrajā spēles pusē diezgan pārliecinoši nosvēra kausus par labu Baronam. Nu, šāds pavērsiens pirmoreiz vismaz šajā finālā. Protams, Baronam ir arī aizsargu pozīcijā spēlētāji vairāk. No otras puses skaidrs, ka Gusts tomēr ir Baronam varbūt svarīgāks spēlētājs nekā Mažutis ASK komandai. Nu, redzēsim. Spēles gaita parādīs, kas ir ieguvējis no šīs situācijas un kas ir zaudētājs. 35 sekundes paliek pirmajā puslaikā, 45-36. ASK šobrīd priekšā. Lūk, minūtes pārtraukums beidzies, 35 sekundes, ASK Rīgai bumba. Tagad pilnīgi oficiāli tiek apstiprināts, ka Gusts un Mažutis. Jākovičs ar bumbu. Broils aizturās nedaudz šķēle. Un šeit Mācībrāt 2 punktiņas ieskaitīt raidījumu grafam. Kaut gan izskatījās, ka arī bumba būtu iekritus arī tāpat iekšā. Broils. Lai vai kā, bet rezultīvs uzbrukums. Paliek 15 sekundes. Jeffersons, Bēziņš gatavs veidot aizsargu, aiziet prom, piespēles zem grozāda Maitis, bet izšļūt bumbu 6 sekundes. Broils var iet līdz galam. Jeffersons tāk līdz Sanders, netrāk no augšas. Vēl 1 sekunde, bet bumba atstāja laukumu 0. Jā, faktiski laiks ir beidzies uz tablo vismaz. Bija 0,9, tagad ir pa 0. No, Eriks Sanders neizmantoja lieliski iespēju panākt lielāku pārsvaru. Pēc vēl vienas Barona komandas kļūdas. Pārtraukumā redzēsim, cik tieši ir bijis kļūdas skaits. Katrā ziņā tas ir bijis liels. Un tas lielā mērā ir noteicis rezultātu, kāds tas ir pat labāk. Jo Barons iesāk